Uz šī papīra tiks drukāti diplomi. Paraugs, kāds izskatīsies. Tā, šis ir Linārds Kalvāns. Viņš piedalīsies uzdevumu labošanā, pareizi. Jā, piedalīšos. Un šī telpa ir Studentu padome. Studentu padome. Kurā kursā tu tagad mācies? Tagad es mācos maģistratūras 2. kursā. Un tā ir fizika, ja? Fizika. Vai tu arī esi piedalījies olimpiādē? Esmu piedalījies. Un tas bija fizikas vai? Fizikas un ķīmijas un matemātikas. Un ko tev devuši šīs olimpiādas? Olimpiādas pārliecību, draugus, iespēju apceļot pasauli. Kaut kā tā varētu būt. Un tu esi pasniedzies skolā. Kurā skolā ir? Rīgas centra humanitārā vidusskolā. Un kādi skolnieki tev ir šo olimpiādu? No kurām klasēm? Man ir 2 skolnieki no 9. klases. Jā, tev kā skolotājiem tas ir liels gods, ka 2 skolnieki ir valsts olimpiādā. Nu, bez šaubām, ņemot vairāk tā ir humanitārā skola, tad tas ir liels prieks man. Kā tu mēģināji viņus mācīt, lai viņi sasniegtu šis augstus rezultāts? Nu, mēs apmēram reizi 1-2 nedēļās pareiķinājām pāris uzdevumus papildus. Jā. Tu tagad strādā kā fizikas skolotājs, tas tev neliekas kaut kā zemāks līmenis nekā būt zinātniekam, tur skolā strādā? Nu, kā mēs to skatāmies? Tu var, protams, sēdēt tikai skolā un zināt to, kas ir jāmācas skolā, tad tas varbūt ir zemāks līmenis. Tajā pašā laikā tā ir lieta, kas kādam ir jādara, un ja es varu parādīt, ka, teiksim, skolotājs nevienmēr ir tāds, kas zina tikai to, kas ir jāzina skolā, bet arī dara kaut ko vairāk, tad, man liekas, tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Vai tu domā, ka pēc 5 gadiem tu arī būsi skolotājs, vai? Nu, varbūt ar nelielu slodzi, varbūt, ka būšu skolotājs vēl. Kāpēc tev patīk pasniegt fiziku? Nu, varbūt pat ne tikai konkrēti fiziku man patīk pasniegt, man vispār patīk strādāt ar bērniem. Tas ir ļoti interesanti, nav nekad garlaicīgi. Bet tu vari pasakīt kādu gadījumu, kā tu esi viņam mācījis kaut ko fizikā? Nu, fizikā, pat kā vakardien runājām par uzdevumiem par elektrisko pretestību un jautājums, kāpēc spulzītei palielinot spriegumu, palielinās viņai kvēldēju pretestību. Nu, tad es viņiem stāstu, ka iedomājieties, ka jūs esat elektroniņš maziņš, kas skrien pa gaitēm, kas ir pilns ar cilvēkiem. Tie cilvēki ir atomi, kas traucē jums skriet. Un tad, kad tas kvēldēks sakars, tas nozīmē, ka viņam palielinās siltumkustību un tie atomi sāk kustēties. Un tad, ja atomi ir relatīvi nekustīgi, tad to gaiteni var tikt viegli cauri. Bet ja tie cilvēki tur skraida šurpu turpu un vicinās ar rokām un dara vispārējo, tad pat to gaiteni uz priekšu tikt jau ir daudz grūtāk. Paldies, un ko tu gribētu novēlēt tiem uzvarētājiem, kas atklāsies šajā olimpiādas gaitā? Ko viņiem novēlēt? Jā. Nu, atcerieties, ka olimpiāda tas ir patiesībā tikai sākums un kad neba šeit izšķirās tas, vai cilvēks kļūst par zinātnieku un sasniegs izcils panākums tiešām tajā attiecīgajā nozarē. Paldies. Tātad lūk, Ivars Driķis. Viņš šeit ir lektors Latvijas universitātē, fizmatu fakultātē. Viņš arī piedalījies olimpiādēs. Pastāstiet, kādās olimpiādēs piedalījies? Esmu piedalījies gan matemātikas olimpiādēs, gan fizikas olimpiādēs. Matemātikas olimpiādēs atklātajās, liekas, no 6. klases, ja neatceru, iekļūdos katru gadu. Un fizikā kā? Gan fizikā, gan matemātikā. Tātad 8. klasē, kad bija 8-gadīgās skolas vēl matemātikā, ķīmijā. Pēc tam vidusskolā 3 gadus matemātikā un fizikā. Visus šos gadus arī atklātajās olimpiādēs matemātikas. Labākie rezultāti fizikā bija 2. vieta republikā. Matemātikā slēgtajā arī, ja nekļūdos, 2. vieta. Atklātajā vienreiz izdevās dabūt 1. vietu. Un ar ko tu patreiz nodarbojies? Tā ir fizika, ja? Jā, esmu pasniedzies Latvijas universitātē. Un ar kāda veida zinātne, kas tā pa nozara, ko tu nodarbojies? Nu, fizika. Fizikālo procesu matemātiskā modelēšana. Tāds vairāk no teorētiskās puses, dažādu modeļu pārbaude, tādu, kurus ar analītiskām metodēm nav iespējams
Vai tu vari pateikt, kāds bija tavs ceļš pēc olimpiādas? Tu pabeidz olimpiādu 12. klases, ko tad arī tālāk? Toreiz ceļš bija vienkārši. Savāca mums visus olimpiešus kārtībā reizi lielajā aulā. Un toreizējais universitātes fizikas nodaļas vadītājs Broks pasniedzējs teica vienkārši jūsu pienākums ir nākt pie mums studēt. Es arī atnācu. Un cik daudz studēji? Tātad 86. gadā es iestājos, gadu nostudēju, 2 gadi armijā, pēc tam turpināju līdz 5 gadu programmas pabeigšanai. Tad bija doktorantūra ar daļu laika Francijā. Tagad es atgriezies. Jā. Vai tavuprāt zinātnē ir fizikai perspektīvas nākotnē Latvijā? Pašreizējumā finansējumā nē. Un vai tu varētu teikt, ka tiem uzvarētājiem, kas uzvarēs fizikas olimpiādēs, lai viņi nāk mācīties fiziku, vai tu drīzāk to neieteiksi? Tas tā kā ar fiziku, tas tā kā ar mūziku. Ja var un iet, tad vajag. Ja tas ir tā ar gariem zobiem un lielām pūlēm, to ka... Labi, paldies. Viss. Tad būs uzdevuma analīze. Kurai klasē tas ir? 12? Skolotāji iepazīsies ar uzdevumu, tad labos. Tā kā nesteigties. Pa priekš jāsagaida uzdevumā, mums par ko runāt. Tilpums sākumā, spiediens, tilpums. Beigās. Tā vēl tikai vēl tā. Jā, beigās spiediens. Spiediens pie 330 paliek konstants, nemainās. Un tad izmantot metēju papēru, izmantot spiedienu un noteikti brēmi tilpumu. Pēc 40. Tālāk jau uz spiedienu izobamājas. Tas paliek. Jūs katru reizi, kad drusku vēl pasilda vairāk, viņš padīja to virsuli, lai spiediens būtu tā, kā virsuli spēj noturēt. Ja? Man šķiet, ka tas bija žāli. Tātad, uzdevumi tāda diezgan... Tā mēs esam 4, jūs ir 4, jā? Nē, es arī. Tu skaities 5. Ļoti labi. Es varbūt katram pa uzdevumu. Tad laiku padomājāt, kurš uzdevums, kuram šķiet tīkamāks. Mēs jau izdomājām. Jūs izdomājāt, ja? Tad mums jārunā par, es domāju, varbūt vajag parunāt par drusku tādām vispārīgākām lietām. Pirmā lieta ir tāda, ka tie uzdevumi ir kādi viņi ir. Un uzdevumos ir tās visas labās vecās lietas. Pirmā lieta ir tā, lai saka, ķēdīta vai treta vai kādu nosaka. Ja skolnieks kaut kur sākumā ir vienā skaitlī nokļūdījies. Ja. Tur iet garām veselu virkni pareizi atbilduši, ko viņš vispār dabūt nevar tos punktus. It kā teorētis. Mums vajadzētu izdomāt, ko mēs tādā darām, kā mēs tādas ķēdes šķetinam augšā, un otra lieta ir, un tad viņš tie skaitliski vērtības. Un tā kā tie vienotrs skaidrs tomēr ir kaut kur grābs no gaisa un par kādu brīžiem par to fizikālo, kā saka, intuīciju arī runāt nevar.
ka šis ir komplekts elektromagnētisko viļņu īpašību demonstrēšanai, ka mēs varam tuvināt uzskatīt, ka šis ir gandrīz plakāts elektromagnētiskais viļņs, kas tiek izstarots, un šeit viņš tiek atkal uztvērts un savākts kopā viss. Viļņs ir iemodelēts ar skaņas signālu, lai mēs to ar dzirdi varētu kontrolēt. Tad uztvērtais signāls šeit ir detektēts ar diodu. Mēs to ar skaņas pastiprinātāju un dzirdam. Iemodelēt to signālu iekšā. Tika atgādināts, ka šie, tāpat kā gaismas viļņi, ir elektromagnētiskie viļņi, un skolēni var izmantot visas analoģijas, kas viņiem nāk prātā. Tātad visas īpašības un parādības, kas ir vērojams gaismai, var šeit arī novērot. Tikai, protams, jāņem vērā tas, ka tās vielas, kas vienam viļņu garumam ir caurspīdīgas, tās citam varbūt nelaiž cauri to vielu vairs, un otrādi kā, jā. Piemēram, koks. Gaisma cauri nespīd, bet šeit redzēs apmēr. Pilnīgs klusums iestājās ar 4 cm plāksti. Ja? Mēs varam uzgriezt briesmīgi skaņu, jo nav. Tas ir viss. Laušanas koeficienti kokam. Koka laušanas koeficienti ir 3 cm viļņi. Tad no viņas gals bija virs ūdens līmeņa. Gabals no viņas zem ūdens līmeņa, no pudeli bija apmēram
pudeles koķis šādā augstumā atradās. Un tas bija tāds stabils stāvoklis. Un kad to nūjiņu iestūmām iekšā pudelē, tā kā tas ir redzams pašlaik, visi nūjiņi ir pudelē iekšā, pudelīt nūjiņi. Viņiem jāizskaidro, kāpēc nogrima. Jā. Kā mēs varētu panākt stāvokli, lai būtu tāds indiferents līdzsvar stāvokli, lai pudele varētu jebkurā dziļumā brīvi atrasties, ne uzpeldētu, ne nogriemtu. Ja? Jautājums, pie kām ar divām metodēm. Vai nu pavilkt uz āru vai uz iekšu, pastumt to nūjiņu. To mēs, protams, varam panākt iestumjot iekšā 3 cm dziļāk. Tieši tos 3 cm, kuri bija virs ūdens līmeņa, kad peldēja tā sistēma. Otrs paņēmiens nebija dot to nūjiņu iekšā vai ārā, bet nolaužot galu vai piestiķējot klāt gabalu tādas pašas nūjiņu. Tas viņiem jāizdomā, ka tajā gadījumā vajag nevis laust nost, bet piestiķēt klāt. Un ja stikla blīvums ir 2,5 reizes lielāks par ūdens blīvumu, un ja mums te bija virs ūdens 3 cm, tad tas nāk, ka mums jāpiestiķē ir 2 cm klāt. Jo piestiķētā gabaliņa svaram jābūt vienādam ar tā ūdens svaru, ko izspiedīs piestiķētais gabaliņš un tas, kurš bija virs ūdens, kad peldēja tā sistēma. Tas arī viss 9. klasē. Diezgan vienkārši, bet ko padomāt. Un šis ir tāds smalkāks eksperiments, kuru nevienmēr izdodas parādīt. Tātad smilšu pulkstenis vienā svaru kausā, otrā kausā ir atsvari, kas līdzsvaro svarus. Labāk izdodās apsvēros, jo nedrīkst nekas vibrēt vispār, un arī tad nevienmēr izdodās. Mēģināsim vairāk reizes, tāpat kā skoliņu, kamēr panāks. Tad grūtākais punkts ir tāds, ka man vajag ātri apgriezt smilšu pulksteni un nolikt, lai nekas nesvārstās. Ja es vienkārši tā paņemtu viņu, svari sākt šūpoties, un viņi šūpojas ilgāk nekā iet smilšu pulkstenis. Smilšu pulkstenis iztaisīts ātri ejošs, apmēram 5 sekundēs viss sagriezt otrā galā. Tad ir taisīts tāpēc, lai smilšu strūkla būtu pietiekoši plata un efekts būtu jūtams, lai svari uz to reaģētu. Ja? Tai pašā laikā nedrīkst pilnu piebērt to trauku, jo tad smiltiem nebūs kur krist un nebūs vairs tas efekts, kas ir beigās, kad līdzsvars izjūgs variem. Līdz ar to vienīgais veids, kā to nodemonstrēt, ir pieturēt svarus ar pirkstu, ātri apgriezt. Tā atlaist vaļā. Un šoreiz nepārāk izdevās. Nebija redzams, kas sekmēts. Pamēģināsim vēlreiz. Tā. Šoreiz bija. Tātad, kamēr smiltis birst vienmērīgi, tikmēr svariem līdzsvars saglabājas, lai gan daļa smilšu ir brīvā krītienā, tātad bezsvar stāvoklī, bet krītot, viņi iegūst impulsu, kuru atdot pēc tam atkal tam smilšu pulkstenim un pulkstenis savukārt svaru kausam, spiežot to kausu uz leju. Tātad, kamēr vienmērīgi birst smiltis, tikmēr līdzsvars ir svariem. Kad sākās biršanas beigu process, kad ir tas process, kad pulkstenis apstājas. Ja? Tajā procesā smilšu pulkstenis kļūst smagāks uz kādu brīdi, pie kam, ja mēs pieņemam, ka tā smiltis beidz birst no augšas uzreiz, ja? Mēs tā pamazām, tad viņš kļūst smagāks un tā līkne ir lineāra. Tātad pulksteņa svars lineāri pieaug, sasniedz maksimumu, un tad viņš nokrīt vienā momentā atkal līdz šādam, kad visas smiltis ir nomirušas. Varam pastīties vēl reizi. Ai, izkustējās. Mazliet redzams ir, jā. Vēlreiz pamēģināt.
Tātad beigās arvien mazāk ir to graudiņu, kas krīt, bet triecieni uz apakšu vēl turpinās. Un tāpēc tajā brīdī tas līdzsvars pazūd. Elektrometrs ir mierā. Sevienosim kopā korpusu ar elektrodu. Viss ir mierīgi. Tā, eksperiments ļoti vienkārši. Īstenībā ir kā 3 tādi atsevišķi eksperimenti. Tuvinām, bet nepieskaramies ar nūviņu. Pieskaramies tajā brīdī pretēji pusē ar roku. Elektrometrs nerāda neko, kad attālinām, viņš rāda. Ar kādas zīmes lādiņu viņš ir uzlādējies. Lai to konstatētu, mēs tuvinām atkal. Samazinās tāpēc skaidrs. Samazinās. Apēties. Palielinās. Jautājums, mēs diskutējām, vai skolēniem ir jāzina, ka ebonīts ir uzlādēts negatīvi? Liekas, ka skolā tas ir. Grāmatās parasti tas ir. Bet tur ir teikts, berzējot ar vilnas lupatiņu. Kā lūdzu? Berzējot ar vilnas lupatiņu, bet ja berzēs ar kaut kādu citu sintetisku materiālu, viņš var uzlādēties pozitīvi. Nu, principā, jā. Principā visādi var būt. Nē, nu var sameklēt tādu materiālu, kur viņš uzlādēs pozitīvi. Jā. Bet viņiem ir mācīts, ka ebonīts, tā ir negatīvā noviņa un stīkls ir pozitīvā, jā. Tas ir, cik es tā skatījos, jā, arī visās versijās. Tev vajadzēja teikt, ka tu ar uz vilnas lupatiņu. Jā, labi. Man bija priekšlikums, ja viņš, teiksim, es laboju to darbiņu. Jā. Viens uzraksta relatīvi. Viņš raksta ebonīta zīme un pretējā zīme. Jā, es domāju, tas ir arī... Par arī... to vienu punktu no tiem 20 varētu noņemt. Visi tie secinājumi ar tā pretējām pareizi. Tad ļoti labi. Nē, jā. Ļoti labi. Es nezinu pat, vai ņemt vienu punktu nost vai ne. Nu, it kā jā, it kā jau tomēr negatīvs viņš ir un tas visiem zināms. Nu, labi. Tā. Un šī tā dēļ viss skaidrāk. Izlādējam. Savienojam kopā. Tagad tuvinām korpusam no viņu. Pieskaramies ar roku atkal korpusam. Noņemam roku, noņemam no viņu. Tagad elektrometrs kaut ko rāda, vai viņš ir uzlādēts un kāpēc viņš rāda. Jā. Tas arī samērā vienkārši, protams, tur ir indukcija, ko veic tas korpus attiecībā pret stienu un elektrodu, jā. Pārdalās tie lādiņi. Tā. Un trešais, kas īstenībā ir grūti izpildāms, parasti no pirmās reizes nesanāk. Bet šoreiz skolēniem demonstrējot iznāca, es nezinu, kā mums tagad. Uzlādējam korpusu šādā pašā veidā. Un uzreiz ātri uzlādējam arī elektronu tāpat. Noņemam nūviņu, elektrometrs neko nerāda. Vai viņš ir izlādēts vai uzlādēts, vai kāpēc viņš nerāda. Jāizskaidro, jā. Un beigās mēs pieliekam roku šim te elektrodam. Viņš uzreiz sāk rādīt. Vai es viņu pašlaik izlādēju vai uzlādēju, vai kaut ko citu paveicu. Tas, laikam, pat jautājumos nebija uzrakstīt tajā lapā, bet es viņiem pateicu tā. Un kāds kaut ko mums rakstīs. Un tas ir viss, principā. Skolotāji labo darbus. Un šeit 9. klase. Kuru jūs uzdevumu laboja 9. klasē? Es laboju 5. uzdevumu, eksperimentālu uzdevumu. Jūs varat pastāstīt, kas te uzdevumā bija domāts? Tāda uzdevuma mums ir veltīts izpratnē par Arhimēda spēku lietošanu. Jā, stikla pudelē ir iebērts smilts un ielikt stikla stienītes, tā lai pudeli kopā to stienīti peldētu, tā lai 3 centimetri būtu no stienīšu virs ūdens. Nu, tad ir jānovēro, kas notiek, ja to stienīti pilnīgi liek iestum iekšā
pudelē un jāizskaidro tas ir. Un tad ir jautājumi par to, kādu uzpeldēs tā pudeli un kas tur ir jādara ar stienīti, vai viņam ir jāpiestiķē klāt kāds gabaliņš, jeb jānolauž nost, lai kaut kādā dziļumā viņš atrastos vai ne līdzsvarā. Un arī jāizrēķina, cik centimetri tā pūliņas garums jāizmaina. Tie darbi, kur ir izlabot, mums parāda, ka visumā daļa man ir izlabota, tad visumā skolēni šo uzdevumu ir izpratuši, tikai atsevišķos punktos netrūkst skaidrojumi. Grūtāk gājas ar pašu pēdējo ir pāris darbos patreiz bija tas izrēķināt, cik centimetri ir jānolauž vai jāpiestiķē tai nūviņai. Pārējiem jautājumiem vairāk vai mazāk ir tikuši galā, tā apmēram no 11 līdz 15 punktiem ir tā vidējais rezultāts no 20 iespējām. Tā, kuras klases uzdevumu jūs labojat? 10. klases uzdevums. Un kur tieši paskaidrot, kas tie uzdevumā ir prasīts? Visādas briesmu lietas. Uz slīpās plaknes nolikts ķermenītis, nezinu, kāpēc it kā uz galdu nevarētu nolikt. Pie viņas piestiprināta atspere stiepjās, jo vairāk viņi izstiepja, viņi paliek cietāk. Tā viņi sāk palēnināt to ķernīti, ķernītis beigās apstājās. Kā rezultātā uz slīpās plaknes izdalījies siltums, atspere deformēta, klucīša enerģija pārgājas atspērs enerģijā un tam līdzīgi marāsmi tur norisinās. Un bērniem uzdeva veselu bāru jautājumu. Tad, kas ir noticis, kāpēc noticis skaitliskās vērtības? Lūk. Un tā es arī cenšos saprast, kas īstenībā ir noticis un pēc tam, ko viņi domājuši, kas ir noticis. Un mēģina izlikt kaut kādu. Tas priekš daģi, ja priekš humorēdiem. Un viņi ir labi izrēķinājuši, vai viņi paši neko nav sapratuši? Patreiz es izskatījis 3 darbus, tādu viduvēji no 10 punktiem, teiksim, 4. Ar nav slikti. Jūs, prāt, tas uzdevums ir atbilstoši olimpiādai vai pārāk grūts? Domāju, jā, bet kā man te kolēģis saka, ka tas ir viens no grūtākiem 10. klasē. Paldies. Tā, cits uzdevums 10. klasē. Kurš tieši? 4. uzdevums ļoti standarts. Slīpī pret horizontu izviesta ķermeņa kustība un jānoraksturē ātruma grafiskais attēls, kāda punktā B. Vārdu sakot, te jāuzzīmē pieskare, jāatrod projekcijas un jānomērē lineāli. Diezgan tāds vienkārši. Kaut gan te 4 darbiņus labojot, kaut kādā veidā viņi nenosaka to garumu pareizi centimetros. Un tad jānosaka, cik ilgā laikā ķermenis noiet no punkta A līdz punktam B. Tas arī standarta vienādojums jāatrisina. Liekuma rādījus, trajektorija, tātad atbilstoši darbietilpīgs uzdevums olimpiādai. Un es uzskatu pēc manām domām diezgan vienkārši. Dotajā momentā es sāku labot 4 darbus. Un tajos 4 darbos, no kurām tas centimetri nav saprasts, kad noteikti uzrakstīts, ka grafiski jāattēlo, bet ņemts un rēķināts no kaut kurienes kaut kā. Bet pārējos es tā ceru, ka būs labi atrisināts šis uzdevums, standarta uzdevums. Tagad ir 11. klase. Un kāds jums uzdevums jālabo? 2. uzdevums. Pastāstiet, par ko ir šis uzdevums? Uzdevums par virzuli cilindrā, kurā iepildīt gāzi, neons. Virzulis var pārvietoties ar berzi. Un tālākā gaitā gāzi virsulī tiek sildīta. Un virzulis pārvietojas un sekot tur iztirzājumā. Kas notiks. Jā, tā vēl grafiski berzes spēka atkarība no temperatūras un spiediena atkarība no tilpuma. Viss uzdevumā arī 4. darbs, visi pamatā ir tikuši galā, ar mazām niansēm tur. Ar
man neliela kļūda ir, kad spēka projekcijas virziens nesakrīt ar izvēlētās X-as virzienu. Samainīt ir zīmes spēkiem vietām. Līdz ar to punktu skaits ir nedaudz mazāks nekā maksimāli. Cik darbus jūs jau esat izlabojis? Šis 4. Un tie, kas ir rēķinājuši, tie ir labi izrēķinājuši, vai? Nu, viss pagaidām ir izcinājuši tuvu maksimumā. Labi, paldies. Lūdzu, skolēni sapulcējušies, lai dotos uz ekskursiju fizikas institūtam. Notiek iekāpšana autobusā. Fizikas institūtā mūs sagaida akadēmiķis Agris Gailītis. Daudz, bet tomēr daudz arī skaitu. Apmēram pussimts. Pussimta. Tad jāsadalās ir divās daļās. Uz pusēm. Kāds mēs uz pusēm varēs sadalīt? Notiek sadalīšanās divās grupās, 11. klasi un 9. klasi. Runās vienu un to pašu, bet nu... Tāda šeit Latvijas Universitātes fizikas institūts, protams, ar visu fiziku mēs te nenodarbojamies mūsu par maz. Faktiski tas, kas ir šķidru metālu hidrodinamika un ferromagnētiski šķidrumu hidrodinamika. Nu, un tad šīs ēkas ir speciāli celtas šādai vajadzībai. Nu, tad
viena grupa iegāja iekšā, tagad nāciet jūs. Šeit ir modelis līdzīgs, kur atveidots tikai viens pats tāds virpulis. Tātad augšā var redzēt divus zaļus motorus, ja drusku atkāpjas, tad var redzēt. Tā ir. Pa šeit tās siksnas ir noņemtas, tās siksnas griež asi, un šeit ir modelis uzzīmēts, tātad griež asi, galā ir propelers, kas izveido nāturī plūsu. Tātad pašreiz priekšā šī tilpumā nātrī nav, viņš apakšā ir konteineros un ir ciets, jo pašreiz tur ir augsts. Tātad vispirms aizpilda izkausē to nātrī, tā aizpilda šo cilindru, kad viņš ir aizpildīts, tad iedarbina motoru izveido vertikālu plūsmu uz leju, tas ir spirālis, un pēc tam tā plūsmu atgriež uz augstu atkal uz propelleri, un tās iekšā nātrīs cirkulē. Ka plūsmu apmērs ar 0,6 kubikmetru sekundē. Tad pēkšņi parādās magnētiskais lauks. Viss šī ierīce pārvērš par magnētu, kura magnētiskais lauks griež ap vertikālo asu un var tikt reģistrēts ar veselu rindu instrumentu. Daži šeit ir nolikti. Citi ir iekšā visai un tam. Un šis ir pirmais eksperiments pasaulē, kad šī parādība tika atveidota laboratorijā. Tā, līdzīgi kā Zemē veido magnētiskās lauks arī daudzas planētas, Jupiters, Saturns, arī Merkurs, Marsam un Venērai magnētiskā lauka nav, un tāpat arī magnētiskie lauki veidojas uz Saules, uz daudzām zvaigznēm, pat visai galaktikai ir kopīgs magnētiskais lauks, bet tas process ir apmēram tāds pats. Kustas šķiedras vai gāzveida elektrovadītājs un lielos tilpumos un pie lieliem ātrumiem viss tā sistēma kļūst nestabila, it kā no nekā, no sīkām perturbācijām savāds ievērojams magnētiskais lauks. Magnētiskā lauka lielums iekšpusē ir apmēram 0,1 Tesla. Tas ir tāds, kāda kārtīgiem dzelzs magnētiem apmēram tāds pats arī iekšpusē veidojas. Protams, lai atveidotu visu to, ir vajadzīgs 2 kubikmetru natrija un vajadzīgs ir vismaz 100 kilovatu jaudas, lai to natriju kustinātu. Ja tas tilpums ir lielāks, tādā gadījumā tā jauda ir pietiek mazāk, bet otrs, kas ir, viss tas tika iepriekš aprēķināts, lai kustība struktūra būtu tieši tāda, lai pie mazākās motoru jaudas varētu tas rasties. Zinu, ka viens nav īpaši projektējis, lai veidotos tur magnētiskais lauks,
kad tur tās jaunas un tie tilpumi ir nesalīdzinām lielāki. Un tur tā arī ir dabai labpaticies, tā arī tas magnētiskais augstveidības. Tas ir eksperiments, kurš tāds ar to fizikas institūts ir kļuvis pazīstams pasaulē, jo mēs bijām pirmie, kuri izskaut, kuri šāds to dabu aizpatīto parādību arī laboratorijā esam atveidoti. Atmosfērā, kad ir zemes atsilda, tad gaisa uzstāsts ir veidojas virpuļi un grīšpoši, kur tam līdzīgi parādīt. Un viss, kas grīš, atmosfērā zemes grīšanās pēc. Arī sagrīžas spirālēs tādos kā geogrāfiem mācību. Līdzīgi par tur vairākas tonnas svinējuši. Kad viņi izkausē, šeit ir mūsu institūts izveidos priekšsakāti, ar kuriem varētu pumpēt izkausētu svinu, tas tie iekšpusē, mēs tā nevaram redzēt pašu to sūkņus. Un priekš kam tas ir vajadzīgs? Vajadzīgs tādēļ, kad izkausētu svinu, vai arī dzīvsudrabu, ir paredzēts lietot neitronu avotiem. Ar neitronu avotiem ir tā, ka neitronu avoti pašreiz izplatītākais neitronu avots ir reaktori, bet vienu pašu reaktoru bieži darbina ar tādu nolūku, lai dabūtu neitronus, kurus līdzīgi kā rentgenstāvs var lietot vienkārši, lai apskatītu vielu vai vielas struktūru pētītu. Tā kā daudzas reaktorus taisa pašreiz ciet, tad šāda neitronogrāfijai, kas ir līdzīgi tā par mikroskopiju, tikai apgaismošanas vietā lieto ne gaismu, bet neitronus. Vienkārši šo neitronu trūkst. No otras puses, arī neitroni, tā no reaktori viņi nāk daudz, bet viņi iet uz visām pusēm. Un tas neitronu spožums no 1 kvadrātcentimetra, kas nāk ārā, arī nav sevišķi pietiekams. Un tādēļ es rādīšu modeli citā ēkā, rādīšu kādu prototipu cita tipa neitronu avotam. Mērķim, ko pieliek pātrinātājiem, un tad no turienes izsit ārā neitronus, no izkausētas svina vai no dzīvsudraba. Un ar šādu mērķu izstrādāšanu institūts nodarbojas. Mēs, protams, mums te neviena neitrons neparādīsies, jo nav te pātrinātāji, bet visu to iekšējo konstrukciju izstrādājam paši ar tam mērķim un arī to, kā var kustināt izkausētus metālus, noslēgtos tilpumos. Te viens eksperiments, kur ir kustināts izkausēts svins. Otrs eksperiments, kur arī kustina izkausētus svinu, tas ir šeit. Tātad, svinu kustinās magnētiskā laukā, bet ir problēma, kā izkausētu metālu varētu pumpēt. Te ir institūtā izstrādāts sūklis, kurš ir pamatojis uz viņa darbības pamatā ir magnēts. Šis nav magnētisks, man tā nevar parādīt, jo viņš pielāgots. Tātad šeit ir rotors, kur jūs redziet, te salikti magnēti. Viens magnēts, otrs magnēts, trešais un arī uz šo pusi. Arī šī diskā tāpat ir salikti magnēti. Tagad, ja tādu magnētu sistēmu griež un iekšā ieliktai, tad arī magnētiskais lauks griež. Te ir ielikta caurule, saspiesta, tāpat apute riņķī. Un ja motors darbojas, tad šī izkausētā svinā, kas te ir iekšā, izveidojas tukos strāvas, un šīs tukos strāvas no vienas puses silda svinu, no otras puses kustina viņu sev līdzi. Magnētiskā laukā un elektriskās strāvas pūsti, magnētiskais lauks no magnētiem, rezultātā izveidojas spēks, kas tādā pat virzienā kā rotē šie diski, tajā pat virzienā sūknē svinu.
Nu, un kāda priekšrocība ir šādiem sūkņiem? Parasti ūdens sūkniešanai lieto tādus sūkņus, kur kaut kādas lāpstiņas griežas pašā ūdeniekšā. Rezultātā gar asi tur bieži ūdens tek garām un jānoblīvē ar gumiju vai ko tam līdzīgi. Izkausētas metālus, ne nātriju, ne svinu, ir grūti tā noblīvēt. Bet šī sistēma, kuri vienkārši cauruli pilnīgi noslēgta, nekas ārā no viņas netek, ka motoru palaiž, tad arī sūknē. Te ir ātrummierītājs. Ātrummierītājs ir tāds, ka šis ir magnēts. Un te ir divi kontakti piemetināti pie caurules. Viens augšpusē, otrs apakšpusē. Un te tās stirplītes var redzēt, viņas aiziet te prom. Nu, un tad, kad metāls kustas, magnētiskā laukā te izveidojas spriegums starpības starp augšu un apakšu, un to tad izmēra un pēc tā arī pasaka, cik ātri kustam. Nu, un šī eksperimenta mērķis ir redzēt, cik ilgā laikā izkausēts svins kustoties pa cauruli, kas atrodas vēl magnētiskā laukā, cik ilgā laikā šo cauruli saēdīs. Runājot par 1000 stundu, un tas ir vajadzīgs tādēļ, ka līdzīgi par tiem mērķiem es jau stāstīju, kad ja tur ilgu laiku kustēsies, tad pēc kāda laika to cauruli var korozijas pēc saēst. Nu, tādēļ vajag iepriekš laboratorijā pārbaudīt. Nu, tas ir šī darba mērķis, tas ir. Bet tas interesantākais, tas oriģinālākais ir šāda tīru sūkņu, kāda citur pasaulē nav. Tos mūsu institūts taisa un pārdod, kam tādi vajadzīgi. Domāju, ka izveidot kodola reaktorus un tādas arī izveidoja, kas atšķirībā, teiksim, no Černobils kodola reaktora, kur siltumu no reaktora uz elektrības ražošanas vietu pārnes ar ūdeni un ar ūdens tvaiku. Šādas pārneses iespējas ir ierobežotas. Daudz efektīvāks pārneses materiāls ir izkausēts metāli, izkausēts natrijas, teiksim. Un lai visus tos natrijas sūkņus, ātrummierītājus un tādus izveidot, tad arī 60. un 70. gados bija liels projekts, kad mūsu institūts būs tas, kas ir visu to sistēmu izveidot. Nu, diemžēl tieši šito reaktoru projekti, kur lietoja izkausēt natriju, diemžēl viņi izrādījās ekonomiski nepārāk izdevīgi un tādēļ visā pasaulē nepārāk daudz tādus reaktorus uzcēla. Padomju Savienībā bija viņi 2, Francijā bija 2, es nepateikšu, cik bija Amerikā. Nu, tādēļ pašreiz vajadzīgi, teiksim, pēc tādas sistēma, kur vienkārši sūknē izkausēts natriju, caur viens natriju te sūknis. Un bija paredzēta tāda, dažāda ierīce, kas pārbaudīt, konstruēts un pārbaudīts, teiksim, kāds natriju sūknis varētu darboties, un te viena no viņiem redziet, tas atšķirībā no šī sūkņa, kur metāliski magnēti griez. Tur magnētiskais laukums kustās, tas kustās izveidots ar trikpāžu strādi. Šī ir sūkņa. Nu, un viss tā ierīces sistēma darbojās tā, ka viens sūknis stāvēja šeit, otrs sūkņi pārbaudamo iemetinājumu. Šī vietā un tad viens ar otru spēkojās un tā pārbaudīja to sūkni, cik labi tas pārbaudās strādā. Bet nu jau šī ierīce nav darba. Šeit ir redzams liels elektromagnēts,
Un tad šī elektromagnētā pēta, kā izkausēt, kā šķiras metāls, ja viņam laiž cauri elektrisko strāvu, kas tad notiek magnētiskā laukā. Te ir tāda panna, bet es diemžēl viņi nevar izvilkt jums ārā paskatīties, kur ir ieliec Indija, Galija un Alvas sakausējums, kas ir šķirtas istabas temperatūrā, ja temperatūra pārpār plus 9 grādiem. Un šīs pandas apakšā ir kontakti, no kuriem laiž elektrisko strāvu šī metāla slānī. Un tik ilgi, kamēr šī strāva ir vāja, tik ilgi arī kustība, kāda veidojas strāvē ejot magnētiskā laukā, šī kustība ir simetriska. Viņas simetrija atbilst tam, kāda kontakti apakšā ir izlikti. Bet, ja ātrumu strāvu palielina, tad šī sistēma kļūst nestabila un veidojas dažādi virpuļi un dažādas oscilācijas, svārstības un eksistē teorija, kā šīs parādības teorija. Mums ir daži speciālisti, kuri pēta, kā tā teorija atbilst reāliem novērojumiem. Priekš tā šis magnēts pēdējo laikā tika darbināts. Šeit ir liela vakuma kamera. Es nezinu, kā skolā jums, savā, ka es skolā gāju, tad mums skolā bija vakuma sūknis un tāds stiklas kupols. Jums pašreiz arī vēl tādu rāda vai nerāda? Ir? Jā. Ir tāds. Un šeit ir stipri līdzīgi, tikai, ja jūs skolā to kupolu paņēma un noliek no augšas uz leju, tad šitas kupols ir šeit. Tā. Un šī vietā atdalā. Un ir uz riteņiem, lai viņi pabīdīts uz sāniem. Tātad šeit ir vakuma sūknis. Sūknis ir galā. Jums skolā tas ir ar roku darbināms, te, protams, ir ar elektrību. Un priekš kam šī ierīce ir? Šī ierīce tika sagādāta šeit gadus 30 atpakaļ, un tas bija laikā, kad Padomju Savienībai bija projekts braukt uz Marsu. Un, lai braukt uz Marsu, ir vajadzīga elektrība kosmiskos kuģos. No kurienes to elektrību ņemt? To elektrību var ņemt vai no saules baterijām, vai arī paņemt līdz mazu atomu elektrostaciju. Un runa par to, ka paņemt līdz mazu atomu elektrostaciju, tad ir problēma, kā viņa darbināt, un katra elektrostacija ir divas lietas. Ir siltuma avots, un vēl arī ir kaut kāds dzesētājs. Teiksim, Ignalinas elektrostacija vesels ezers kalpo par to, kur lieko siltumu likt. Jo, lai izveidot elektrību, ir nepieciešams siltuma temperatūra starpība, karstā vieta un augstā vieta. Ar to karsto vietu tad kosmosā ir diezgan labi, var tādu mazu reaktoriņu ielikt. Bet ar to augsto ir slikti, jo tur nekāda ezera nav. Vienīgā iespēja ir izstarot šo lieko siltumu. Bet, lai lieko siltumu izstarotu, ir jāizstaro daudz. Un kā rezultātā tas izstarotājs vajadzīgs ir liels. Un otra lieta ir, man liekas, jums to likumu, kad izstarošanas jauda ir proporcionāli temperatūras 4. pakāpē ieliekam māca. Jāmāca. Bet rezultāts ir tāds, ka izstarotājam jābūt, lai daudz maz, lai vajadzīgo jaunu izstarot, viņam no vienas puses jābūt lielam, no otras puses viņam jābūt arī karstam. Un jo viņš karstāks, jo viņš var ierot mazāk apmēram. Rezultāts ir tāds, ka tas izstarotājs
tā reāli var būt pie kādiem 600 grādiem. Tā. Bet siltumavotām tā jābūt stipri siltam, karstām. Nu, tas varētu būt kādi 900 līdz 1000 grādi. Nu, kā rezultātā visa tā sistēma jāizveido tāda, kas darbojas pie tiem 900 vai pie 1000 grādiem. Nu, lai pārnestu no reaktora uz to elektrības ražotāju siltumu, tad tāpat domāts izlietot šķidru metālu un bija domāts izlietot šķidru litiju, kas ir līdzīgs nātrījā. Nu, bet visi tas šķidrais litijs ir jābūt pēc savu. Nu, tas mums institūtā izveidoti sūkņi, un diezgan smagsi, un, teiksim, viens šāds. Un te ir salikt arī vēl pāri blakus, kas to šķidro litiju varētu sūknēt. Bet, kā jau teicu, viss tas ir pie augstas temperātūras, pie 900 grādiem vai apmēram. Vai apmēram tā. Un rezultātā šī ierīce ir paredzēta, lai visu to pārbaudītu, kā šāds sūknis. Bet pārbaudas apstākļiem jābūt stipri līdzīgam kosmosā, kad vienīgais siltuma zuduma avots ir izstarojums, bet nevis konvekcija. Nu, un tādēļ arī tā vakuma kamera ir paredzēta. Nu tā, nu šādi eksperimenti tie notika, bet rezultātā sabrūka valsts, kurai šāds projekts